Nu, ko tā, jau pavisam drīz sāksies mūsu sacensības pirmajā plūsmā. Un mēs sāksim ar šodien tātad 56 kg svara kategorijā kungiem, 62 kg un arī kopējā sieviešu plūsma. Un pēc saraksta mums pagaidām izskatās, ka pirmais no dalībniekiem būs Ēriks Filipčenko no Ludzas novada, kurš sāks ar 43 kg. Redzēsim, varbūt būs tur arī kādas izmaiņas. Varbūt Viktors var nedaudz vairāk pastāstīt par šo plūsmu 56-62 kg, ko mēs šodien varētu redzēt un kuri varbūt būtu tiem dalībnieki, kuriem būtu jāpievērš tāda papildus uzmanība. Īstenībā te visi jaunieši, un ja varētu tiešraidi taisīt bišķi vēlāk, kur ir sāks tiešām lieli rezultāti un lieli cilvēki, kas saka tā. Bet nekas šodien jau tagad arī nostarties maziņie, un pēc tam startēs mūsu arī Rebeka Koha, kas brauks uz olimpiādu. Tā kā neteikšu, ka pavisam tie maziņi jau nebūs ko redzēt, bet redzēsim, bet vienkārši Arturs Plesnieks, kas startēs vēlāk, viņš daudz necels, bet viņš tāpat tie jau ir svari. Bet mēģināsim tāpat apskaidrot, un pie mazie tāpat mēģinās no visa spēka, visu cilvēku. Šodien arī laikam tāda rozīnīte šajā pirmajā plūsmā ir tas, ka mēs redzēsim Rebeku Kohu, kur tikko arī oficiāli kvalificēsies Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm. Varbūt Viktor pastāst, kā Rebeka jutās un vai bijāt gaidījuši, ka tomēr tiksiet uz to olimpiādi? Ziniet, protams, bija gaidīts, un es domāju, ka viņam tika uz olimpiādu ar savu darbu. Tāpēc, ka viņai nebija tik liels rezultāts, bet viņa ļoti labi progresēja visu laiku. Un dēļ tā, un, protams, mums nelielas turnions notika federācijā, un kad sāka dalīt tas vietas, tāpēc, ka mums dala viņus tas vietas. Un izrādās, ka viņa ar savu spēku, ar savu cīņu, viņa vinnēja vietu. Bet pats smieklīgākais, kā Artūrs, viņš jau tika, bet tikai vēl oficiāli nav Viņi ir oficiāli, bet Artūrs vēl nav oficiāli. Bet Artūram bija jau nostartēja pasaulē, jau 100% viņš tika. Tur vispār nebija runāts. Bet oficiāli viņš vēl nav apstiprināts. Oficiāli vēl nekas nav apstiprināts. Jā, ļoti interesanta situācija, bet lai kā ir skaidrs, ka Artūrs Plesnieks un Rebeka Koha būs divi Latvijas pārstāvi olimpiskajās spēlēs. Un skaidrs, ka tas ir liels prieks, liels notikums, tīpaši, es domāju, Viktoram, kurš pats vairākas reizes ir startējis un ar panākumiem to darīt. Bet redziet arī, skatieties situāciju. Tas viens treneris, no sākuma viens sportists brauca uz olimpiādu, pēc tam otrs sportists brauca uz olimpiādu, un tagad trešo sportists brauca uz olimpiādu. Un es teikšu, ka tas ir tikai viens treneris. Nebija viņam nepalīgi, labi, es viņam tagad palīdzu savam treneram, bet īstenībā viņam nebija palīgus, un viņš viens visu laiku izvilka šito sportistus. Mēs šobrīd runājam par Eduardu Andruškeviču. Jā, protams. Jā, neiepazīstinājām, jā. Lai kā sacensības ir sākušās un redzam Ludzas sportistus, tātad viņi kā pirmie šobrīd ceļ pirmos svarus. Būtu laiks arī iepazīstināt arī ar tiesnešiem šodien, tātad jau pieminētais Eduards Andruškevičs, viņš šodien arī galvenais tiesnesis, sacensības sekretārs Jānis Eisaks. Pirmais tiesnesis Leonīds Čupriks. Viņš ir otrais starptautiskais viņš ir tiesnesis. Mēs bijām speciāls kursiem, kur viņam viesnēdz. Viņš tā negribēja, bet mēs viņam pierunājam, tāpēc, ka mums tiesnešus nav. Mums tiesnešus tiešām Latvijā nav. Viņš ir vienīgais, es arī biju uz tiem kursiem, bet viņš ir vienīgais, kas aizgāja tālāk uz to, kā starptautiskais tiesnesis. Viņi tagad visu laiku izsauc visam sacensībām. Un drīzumā mēs domājam, viņam izdosies dabūt arī pirmo starptautisko, tad nozīmē, ka viņam arī varēs tiesnešu taisīt arī uz olimpiādu. Tas ir tāds pats augstākais. Bet šoreiz viņš ir otrā klasē, bet viņš arī brauks visiem pasaules, bet tikai uz junioriem pasaules. Cik esmu dzirdējis, Leonīds ir diezgan leģendāra persona svarcelšanas aprindās vispār. Kādā ziņā? Viņš ir akadēmijas profesors, viņš ir daktars.
tur viņš jau, viņam patīk mācīties. Ko darīt? Es jau neesmu vienā no tiem, bet viņam patīk mācīties. Viņš tā, no sākuma varbūt negribēja par to tiesību, tāpēc, ka viņam tur darbs ir sporta akadēmija visu laiku, bet nekās piekrita, palīdzējām. Viņš arī neteikšu, ka viņš neko nesaprata no svarcošana. Nē, viņš saprata vienkārši tur tie niansīti, kur ir mēs kā profesionāli viņam pateicām, un viņš tagad, jā, viņš tiesnis uz tiem lieliem sacensībām. Jā, tāpēc, ka te ir, protams, ka ir Latvijas sacensības un ir tādi maziņas sacensības, kur tā tiesnešu, bet tā skaties uz bērnu, ka, nekas, viss kārtībā. Bet olimpiāda tas ir diezgan ļoti nopietna sacensības, un te ļoti nopietni, ja ir kļūdas bērniem, te nebūs nekāds pablaškas kļūdas, viss slikta tehnika, uzredzēšanas, te nebūs nekāds pablaška nevienam. Redzam, šobrīd Maksims Petrovs ceļ svaru Ludzas novada sportists, arī 56 kg svara kategorija. 52 kg izskatās, ka Maksims ir pacēlis bez lielām problēmām. Kopumā 56 kg kategorijā ir 4 dalībnieki, tātad 2 no Daugavpils pilsētas, tas ir Elmārs Koledo un Edvins Lazarevičs. Viņi sacensībās iesaistīsies vēlāk, jo viņu pieteiktie svari ir daudz smagāki nekā abiem Ludzas novada dalībniekiem Ērikam Filipčenko un Maksimam Petrovam. Un 62 kg svara kategorijā arī būs 3 dalībnieki, 2 no Daugavpils un 1 no Ventspils. Ja kādam liekas, ka šeit var ļoti viegli iegūt medaļas, tad tā gluži nav, jo neskatoties uz to, ka tu esi kaut vai 3. vai 2., ja tu neesi pacēlis atbilstošu svaru, otrās sporta meistara kategorijas svaru, tad tu pie medaļas nemaz netiksi, lai arī tu esi 2. vai 3., bet tas tev medaļu negarantē. Tā ka puišiem ir jāpacīnās ne tikai par to, lai tiktu labāko trīniekā, bet jāpacīnās par to, lai arī paceltu noteiktu svaru. Tikai tad viņi arī tiks pie Latvijas 4. olimpiādas medaļām. Jau daudz runāts par to, ka pirmo reizi Valmierā norisinās Latvijas olimpiāda, līdz šim tikai 2 reizes Ventspilī norisinājās, 1 reiz Liepājā. Varbūt, Viktor, vari pastāstīt, cik Latvijas olimpiādēs tu esi piedalījies līdz šim? Vienā tošņi bija. Otrā nē, vienā bija. Ventspilī? Jā, Ventspilī. Bet kā trenerim tev šī laikam ir pirmā vai jau otrā olimpiāda? Te bija jaunatnes pagājušajā gadā. Jā, jaunatnes bija tagad šito, bet tagad es jau tikai piedalos. Bet uz lielo braukšu za to. Rebekas, es saku, es tur braukšu sauļoties. Jā, bet, saka, ka nezinu, tur par visās prīfītas jādara, vai ko tur jādara. Es jau neko nedarītu, bet, ka, mums tiešām ar to Rebeku mēs zinājām, ka viņa būs, bet, zināt, un kad ir vietas, tas jā, ir vēl kamēr nav apstiprināts, jā. Ir tā, visu, viņi iedod savu tiešām milzīgu darbu, bet es saku, ka vēlreiz saku, Arturam vēl nē. Arturam vēl nē, bet mēs zinām, ka viņš brauc, bet vēl nē. Un tagad aizbraukšu, es jau uz tiem lieliem olimpiādiem. Protams, ar to nedrīkst lielēties, bet es saku, man arī piedāvājām, saka, Viktor, vajadzēs nest karogu. Es saku, godīgi saku, ar visu prieku, nekad es jums neteikšu, bet ir izvēle. Vai es cīnīšos pa medaļām, vai nesīšu karogu. Jā. Mēs esam Svarcēlā, un tiešām man bija tā kategorija, kur es biju resnis, un es nevarēju ilgi staigāt, un tas. Un, nevarēju. Tas spēks tomēr arī ir vajadzīgs, taču jā, tas, kas tiek patērēts atklāšanu. Bet tagad braukšu, ja piedāvās bez variantiem. Tagad ir jāiet, jā. Iešu, ja man piedāvās vēl karogu. Man liekas, viņa ar zobiem nezinu, cik tas liels prieks, jā. Bet redzi, kuram ir vajadzīgas, tas šķēpmetējs, tas vajadzīgi, kā viņam tur uzvārds? Vasiljevski. Viņam, redz, viņš nesa karogu, viņam tas netraucē. Bet viņi uz olimpiādu, uz to atklāšanu viņi brauc 12 pa dienu, un atpakaļ viņi tikai 3 naktī. Un viņi tur visu laiku, es saku, ja es tur braukāšu, все, vienkārši var tikai arī tur uz tā stadionu arī palikt. Jā. Bet, tiešām, visu laiku saku, ar lielu prieku, ja man būs iespējams nest to karogu un iet uz olimpiādu, uz atklāšanu, neteikšu nekad. Kā domā, varbūt šī Latvijas olimpiāda, cik viņa ir svarīga tieši Svarcēlājiem, tieši Latvijas olimpiāda, vai kāds arī atsevišķi tam gatavojas cīnīties par savas pilsētas godu, vai tomēr tas ir tāds kā
kārtējās sacensības, kā sagatavošanās posma? Zini, ko es tev teikšu, uz viņu jāskatās, kā parasti sacensības. Tāpēc, ka saproti, apmēram startēt pasaules čempionātu. Jā, sirds klapē kaut ko, bet startēt olimpiādā, tas ir savādāk. Ļoti daudz pasaules čempioni, kas startēja pasaules Eiropas, viņi nevarēja vinēt olimpiādu. Nervi neizturēja. Saproti, nervi netur. Tiešām nevarēja. Ir tādi ļoti daudz gadu, nervi netur. Un tāpēc labāk, protams, varbūt tas nav iespējams, bet labāk viņu skatīt, ka parastās sacensības, lai varētu pacelt vairāk, nebūtu tā liels uztraukums, lai pacelt vairāk kilogramus. Tāpēc, ka ļoti liels uztraukums, tas ir vienkārši, es saku pa sevi, tas ir briesmīgi, ļoti briesmīgi. Ko dara Svarcē, lai nomierinātos? Neko nevar izdarīt. Neko nav iespējams. Tas ir vai tev tur galva, vai tev netur galva. Tas nav saistīts ar Svarcēm. Tas ir ar visiem sporta veidiem. Tāpēc, ka uz Eiropu tu aizbrauc, jā, uz pasauli bišķiņ savādāk, bet uz olimpiādu tev vajag tur galva vai netur galva. Viss savādāk nav iespējams. Kā bija tev? Tu ļoti nervozēji? Viņa turēja galvu, turēja, tas ir pats galvenais, ka viņa turēja. Un arī ļoti daudz sportus, es nezinu kā citiem sporta veidiem, bet apmēram svarcelšana arī ļoti daudz sportus, kas treniņā taisa ļoti daudz kilogramu. Ļoti daudz, vienkārši tas pasaules rekordu tur ceļ katru dienu. Galva netur, atbrauc uz sacensībām, neko. Tas arī ļoti daudz cilvēks, un tas arī viss atkarīgs no cilvēka. Tas nav iespējams uztrenēt. Tas vienkārši ir. Piemēram, tagad tu nevari būt pārliecināts, ka Artūrs vai Rebeka nesatrauksies Rio de Janeiro. Visi satraucies, visi, un Artūrs jau startēja olimpiāda, viņš izturēja, значит, viņam galva turēja, saku, Rebeka brauks pirmo reizi, un jāskatās, bet pagaidām uz šito, ko viņa tagad darīja, viņa var saņemties, var darīt, bet es saku, olimpiāda, tas ir savādāk. Bet, ir dzīve ir tā, ja tu nevari savākties uz parastiem sacensībām, apmēram uz Eiropu vai uz pasauli, tu arī, значит, nekad nestartēsi olimpiādā. Tas vienkārši, es saku, dzīve ir tāda situācija, ka tu apmēram pasaules čempions, bet nekad tu neesi olimpiskais čempions, tāpēc, ka tu nevari savākties. Tas ir, es neteikšu, ka tas ir normāli, bet tas dzīve te ir. Tu pēc sevis atceries, ka tu biji Olimpiskajās spēlēs, pastāsti par to dienas plānu, kāds mums bija. Cik daudz jūs tās pilsētas redzējāt, kur jūs startējāt? Diez vai jūs īpaši tur laukā staigāties Olimpiādēs? Redzi, kā tur ir tā dzīve. Katrs būtu apmēram... Atkarīgs no sporta veida, protams. Jā, atkarīgs no Aigra Fadījs, kad mēs vienreiz ar viņu bija Olimpiskā šitā ciemata, šitajā 96. gads. Amerikā, tur, cepurīti bija, un uz cepurīti varēja savākt tās zīmodziņš tāds, ja? Un viņa bija visā McDonald'ā, visās ciematā. Viņš visu ciematu nostaigāja, tas viņa sporta veids, vienkārši staigāja trenējies. Man iedod to cepurīti, saka, tur ir. Protams, ir mašīnas, kas braukā, tur ir. Man tu cepurīt, man nekad mūžu nevar savākt. Man ir režīms. Agrāk tā bija. Vienkārši mēs sākam ar treneru braukt pa pasauli divatā. Un mēs trenējamies divatā. Mums visu laiku visur bija divatā. Mēs tā pie viens pie otru pielāgojumus, ka mums nevajadzēja runāt. Un sacensības laikā, kad es atbraucu uz pasauli, vai uz Eiropu, vai uz kurienes, mums nevajadzēja runāt. Es ekonomēju enerģiju tik traki, ka es arī nerunāju. Jūs arī nerunājāt? Ne ar vienu nerunāju. Mēs vienkārši viens otru sapratu, bet es arī nerunāju ne ar vienu. Visi, ja atcerieties, tas daktoris, kas ar mani startu, viņš vienkārši nerunāja. Un es atbraucu uz Grieķiju, 8 dienas mēs tur nodzīvājām Grieķiju, ja? Vienkārši nerunāju. Vienkārši staigāju, mēs aizbraucam uz treniņu, stāju treniņu, es runāju tikai ar treneru, gulēju viens, treneris saka, labi, tu esi viens, jau gatavojams, es gulēju viens, viņš gulēja tur citā istabiņā, viņš pamodināja, man viņš laika taisīja durvis ciet uz atslēgu, es nekad netaisīju durvis ciet, es vienkārši dzīvoju tādā, kā robots tāds, ekonomēju uz visu, nerunāju, nestaigāju, viņš atnāk, jāceļās, čikas pieceļos, aizgājam ēst, atnācu tā gulēt, es guļu, tā ceļamiet, čik drēbes paņem,
Все, un tāds bija tāds kā robots, bet tas ir sacensības laikā. Nostartējām, jā, cits uzreiz cilvēks. Tad izbaudījāt visu, jā, kas bija? Pa pilsētu baigi jau nesēt, tāpēc, ka mēs jau cenšamies. Mums kā iznāk? Vispār kā sportas iznāk? Mēs atbraucam uz sacensībām, vienalga kurā valstī. 3 dienas, 4 dienas pirms, tur nedēļu pirms jāskatās kāds laiks posms. Tā gulēt, viņš man taisa durvis iet un es guļu. Viņš jau staigā visur, viņš noskatās visu pilsētu, visu. Un kad mēs nostartējām, nākošā dienā viņš visu laiku pirka biļetes tā, ka mēs nākošā dienā braucam projām. Tāpēc, ka viņš nedēļu tur dzīvo, viņš noskatīs, nosavļojas, jau vienkārši. Mēs nostartējām, man ir stundiņa, varbūt 2, pastaigāja uz lidostu un jau. Tā kā es saku, es biju visur tiešām, ļoti daudz, kur es biju. Bet ko tu redzēji? Es saku, viesnīcu, kā baro, tāds. Jā, katram savs atkarīgs no sporta veida, tas ir viennozīmīgi, jā. Sacensības turpinās, tātad mums pirmā plūsmā jau redzu, ka ir 62 kg svara kategorijā Toms Upenieks pacēlis savu pirmo svaru. Tā šajā kategorijā ir vēl 2 dalībnieki, Pāvels Lukša no Daugavpils un arī Maksims Koļesņikovs. Esam tikuši līdz 70 kg svaram. Tā, skatīsimies, kā turpinājumā. Katrs nākamais dalībnieks cels ar vien vairāk un vairāk. Diezgan tāda būs tāda stipra kategorija. Jā, 62 kg izskatās. Junioru tie pasaulē. Rīturam Suhurim tāds pārs. Viņš sāka, cik viņš sāka? 140, un vēl 9 cilvēki saka 145, 140. Bija ļoti smaga kategorija, viņam ļoti smaga. Te, protams, 3 cilvēki, bet tāpat skaitās, ja nav tāds baigās atšķirības, skaitās, ka ļoti smaga kategorija. Vajadzēs cīnīties pa vietu. Tāpēc es saku, rīturam arī tāds. Katrs kilogram tas ir medaļa. Man vienreiz, mēs aizpagājuši gadu startējām Lietuvā, un viņam tāda tik paša bija smaga kategorija, un viņam saku, trenerim, kilograms būs zelts. Kilograms starpība būs zelts. Viņš startēja, viss kārtība, raušana viņš vinnēja, un grūšana, man bišķiņ kājiņi iesarpējas, es gribēju pataupīt sevi. Viņš izgrūda 161, viņš neizgrūda, cilvēks izgrūda 161, viņš palika otrais, cilvēks palika zelts. Es saku, pažalsta, kilogram zelts. 1 kilograms. Šoreiz, protams, viņam bija vēl smagāk, tur bija. Viņš ir jauns, bet nekās ļoti labi visu laiku liek kilogramus klāt. Tas nozīmē, ka, ja viņš tā arī strādās perspektīva viņam uz nākošo olimpiādu, tas ir, nedomāju, ka būs baigās problēmas. Viņam arī bija ļoti smaga kategorija. Tiešām viņš kilogramu pielika klāt, jau tur 4 vinnēja. Tur kāds 2 kilogrami pielika, 5 vinnēja. Tā ir ļoti smaga kategorija. Viņš ceturtais palika, maladies cīnījās. Labi, viņš neizdevās, bet tāpat ļoti labi. Kā kopumā izskatās, atskaitot Ventspili, principā svarcelšana, laikam Daugavpils ir galvenais konkurents, jā? Daugavpils ir vēl normāls, tāpēc, ka mēs ar viņiem strādājām cilvēciskā valodā un fiziskajā valodā, mēs viņam palīdzam, tāpēc, ka, saprotu, kāpēc Ventspils progresē? Mums ir informācija. Mēs braucam uz sporta nometnes, mēs braucam uz citām sacensībām, mēs skatāmies, kā ir, kas ko ceļ, ir informācija. Apmēram to aizbraucu uz sporta nometnes, uz citu pilsētu, pie cita trenera. Ja? Ja viens treneris visu laiku, vienu sportistu, viņš saka, jā, viss kārtība, bet, saproti, viņš jau sāk mazāk redzēt tas kļūdas. Pagātī mums, nogrita svars, Ventspilnieks. Nekas. Kļūdas ir. Un mēs braucam, un mēs tāpēc mums visu laiku jauna informācija galā. Jā, kur ir kļūdas, mēs to visu redzam. Citi treneri, viņi sēž pie sevi. Viņi neko neredz, jā. Un viņam liekas, ka viņam ļoti laba tehnika. Kad viņi aizbrauca pie manim sporta nometnes, es saku, tu redzi kļūdas? Es saku, Zvari domāt, es redzu kļūdas, ka viņa ir liela kļūda, un es viņam saku skaidrot, un viņš, jā, tiešām, jā. Varētu būt, jā? Jā, tāpēc es saku, ar mums ir bišķiņ savādāk, kāpēc Ventspils progresē, un tāpēc, ka mēs palīdzam viņam, mēs iedodam informāciju, ko mēs savākam, iedodam,
Un viņam paliek tā informācija vairāk, un viņi arī, ir tur kļūda, ir. Ar citiem es tikai tagad sāku sadarboties, un pie tiem 2-3 mēnešiem izmainīt ļoti grūti. Bet ja tālāk paliks sadarbība, tad es domāju, ka svarcēšana citās pilsētās Latvijā viņa sāks augt. Daugavpilī no svarcēlēm Vadims Koževņikovs vispazīstamākais. Kādas ir viņa izredzes tālāk progresēt, jo 5. viņš ir bijis U23, ja nemaldos čempionātā, bet vēl diezgan jauns. Ir, bet es saku, ka vajag, lai treneris arī braukā. Mēs viņam vienu tehniku liekam, treneris viņam tehniku liek, nav sadarbības. Bet tagad sāksim strādāt arī, sāksim strādāt arī ar treneriem, tāpēc, ka vajag to informāciju. Mums žēls ar viņu dalīties, tiešām viņi ir, mums žēl dalīties. Un būs labi ar viņu arī. Toms Supenieks 79 kg pacēlis. Jā, tas ir Ventspilnieks un negribi redzi tā. Bišķi noravjos tās valstīm, kad ir kļūdas. Nezinu, kāpēc viņš šodien viņus taisa, mājās viņš viņu to netaisa. Bet, es domāju, arī tur tāds savādāks ir uztraukums, varbūt kaut ko nedzird vai kas tur pa sīku. Nekās. Sports ir sacensības, kam nevienas puses ir arī sacensības. Treniņā tu vienu taisīji, sacensībās tu taisīji kļūdas. Un tikai uz lieliem svariem var redzēt tas kļūdas. Uz maņiem ļoti grūti, uz lieliem svariem ļoti labi redzēt. Redzam, Pāvils Lukša ļoti pārliecinoši pacēlis 79 kg. Ja nekas nemainīsies, viņš arī paliks, es domāju, šitā kategorijā vinnēs. Bet, Ventspilnieks un citus Daugavpilietis. Ja skatīties tehniski ir kļūdiņas, bet viņas nav tik lielas, ka, es domāju, mēs varēsim redzēt citās pilsētās. Nekas. Jā, redzējām šeit arī tuplānā ar Pāvilu Daugavpils galvenās varcošanas treneri Igoru Čkuru. Kā domā, ko viņš pateica tikko Pāvilam par šo mēģinājumu? Es domāju, ka viņš negribēja viņam iedot pļauku, bet vajadzētu viņam to iedarīt. Nekas. Daži sportistus nevar iedvesmot ar kaut kādu davai, saulī, davai. Tikai ar fizisko spēku, ja? Vai bez mikrofona. Pēdējais piegājies tātad 62 kg kategorijā. Pāvils Lukša ir pēdējais dalībnieks šajā kategorijā raušanā. Pēc tam sākas meitenes, ja? Jā, pēc tam mums vēl meitenes un vēl arī Elmārs Kolēda cels vēl 56 kg kategorijā. Viņš tur pārliecinošs favorīts, bez īpašiem variantiem jāpaceļ tikai viņam savs pieteiktais svars. Un pēc tam arī tātad meitenes mums būs, par to varbūt nedaudz vēlāk sagaidīsim tātad puišu noslēgumu raušanā, un tad arī vairāk parunāsim par meitenēm, kur, protams, galvenā uzmanība tiks pievērsta Rebekai Kohai, mūsu jaunistartajai olimpietei, kuru cerēsim ieraudzīt Rio de Janeiro spēlēs ar labu rezultātu tiešām. Skatīsimies tādu Pāvila Lukšas pēdējo mēģinājumu. Varbūt Viktor pakomentēsi vairāk, ko dara Pāvils un kā viņš to dara. Kļūda ir vispirms, ja runāsim, ka parāviens ir ļoti zems. Raušanā un grūšanā ir parāviens, viņi atšķirās augstumā. Raušanā viņš ir lielāks, augstāk, grūšanā viņš ir zemāks. Tāpēc, ka raušanā, redzi, cik viņš augstu viņu izvelk. Grūšana vajag tikai uz krūtiem, un tāpēc viņam tā pirmā, tas raušanā, viņu uztaisīja priekš grūšana to parāvienu, bet kāpēc viņš to izdarīja? Tāpēc, ka viņš nenoturēja, kā svarcošanam saka, leņķus. Leņķis tas nozīmē, ka tas cienu ceļ, tev jāstum ar kājām no zemes, un pārējais smagums iet uz muguras. Viņš, kā es saku savā zālē, viņš nosačkoja, tāpēc, ka ātri iztaisnojās, negribēja noturēt leņķus, ātri iztaisnojās, un dēļ tā, ka viņš ātri iztaisnojas, viņam tas parāviens iznāca lejā, un viņš vienkārši viņu neizvilka tik augstu, cik vajadzēja. Redzam, tagad Elmārs Kolēda Daugavpils pilsētā. Viņš ir 56 kg svara kategorijā, bet pārliecinošs favorīts, un viņam tas ir tikai pirmais piegājiens šīs dienas sacensībās, un jau paceļot vienu svaru, viņš principā būs uzvarējis. Pievarēt šis svars. Ko vari pateikt, Viktor, par Elmāra veikumu tehniskajā ziņā?
Viņš bija pie maniem uz sporta nometnes, viņam ir kļūdas, ka viņš, ja mēs runāsim tagad svarcošana valodā, viņš neiztaisnojas līdz galam, un kad viņš neiztaisnojas līdz galam, viņš nepiestrādā, un viņš galvu bāž uz priekšu, galvu ar visu ķermeni uz priekšu. Nu, viņam izdevās viss kārtībā, bet viņam bija tāda kļūda, bet viņus laboju tur pie sējuma sporta nometnē. Ir labots, viņš var to izdarīt, bet vienkārši, ja es nebūtu te pie mikrofona, es uz viņu uzbļautu, viņš atcerēs, ka vot vajag tā darīt. Galvenais vispār sportā, lai sportisti dzird treneru, ja viņš saka, ka viņam ir tāda kļūda, un lai viņš dzirdu izlabo, значит, viss ir kārtībā. Daži sportisti vienkārši nedzird to. Tikai ar bļaušanu viņi saprot. Arī uz bļaušanu, viņš vienkārši nedzird. Tu vari bļaut uz viņu vienalga, ko darīt, viņš vienkārši nedzird. Treneris, es nesaprotu, ko es no mani gribu. Ot, es jau, tu neko nevar izdarīt, es nesaprotu, ko es no mani gribu. Nu, ko skatīsim, Elmārs Kolēda ar pirmo svara ticis galā, tūlīt redzēsim arī nākamo viņa piegājienu 56 kg kategorijā, nepievērsiet uzmanību šeit, Pitriņš 62 kg jau ir beiguši sacensības raušanā, un mēs atgriežamies pie 56, jau minēja, ka Elmārs Kolēda ir pēdējais dalībnieks, kurš startē vēl šajā svara kategorijā, bet nu tā mums sanāca, ka, lai arī viņš ir vieglāks par 62 kg grupu, tomēr tieši viņš ceļ vislielākos augstumus, un skatīsimies otrais viņa piegājiens raušanā. Fonā dzirdam arī Igora Čkurova komentārus par to, kā būtu jāceļ šis svars. Šis bija labāk gājiens nekā pirmais. Ir mazāk kļūdas. Viņi īstenībā tehniku mēģina radīt, nu labi, no priekš tas ir jā, bet īstenībā no tehniku ļoti var redzēt. Visi treneri skatās no sāna. Viņi var redzēt, tā jau tu neredzi īstaisnojas, viņš neīstaisnojas, ko viņš izdarīja. No sāna mēs jau skatos, jā, ļoti labi. Ot, jā, bija kļūdiņi, bet bija mazāk kļūdiņi nekā pirmo gājienu, tu viņš izdarīja. Apsveicam Elmāru, otrais piegājiens arī viņam bijis veiksmīgs. Vēl viens mēģinājums raušana Elmāram, tad uzzināsim arī, kāds tad ir viņa rezultāts raušanā. Tas, ka viņš ir pirmais, par to šaubu nav. Raušanā Elmārs Kolēda būs pirmajā vietā, tas ir viennozīmīgi ar lielu pārsvaru. Man dzīve bija arī tā, es atbraucu uz Latvijas čempionātu ļoti sen. No, raušanā. Nē, zinu, kad arī iznāca. Es uztaisīju raušanu, man pienāca un saka, nu paraksties par to medaļu, par to kausiņu. Un otrā gājienā es neko svaru vispār nepacēlu. Zinu, kā man jau pienāca, tas ir sīkums. Ņem paraksties tur to. No, un tāpēc es saku, tas ir raušana, tas ir pusdarba. Tas tev vēl jāizgrūš. Jā, tas arī vēl smagāk. Daži ļoti nevar atjaunoties. Nu, tur ir tā, es saku, tas ir jātrenējās. Es saku, man jau tur vienreiz tur Latvijā. Labi, ka Latvijas notika. Es saku, raušanu uztaisi, pienāca, nu, davai paraksties, tev tāpat jau būs virnēji pa to kausu, tur vēl kaut kas tev. Es saku, nē, vajag. Mums jā. Cik viegli vai grūti vispār ir pārslēgties no raušanas uz grūšanu, jo tas ir pilnīgi savādāk? Tas nav, zin kā, tas ir neatrunājis. Vienkārši tas ir raušana, grūšana, tāpēc, ka tu jau taisīji ar katru dienu, 2 reizes dienā, ar stundām, tas ir pārslēgties, tas ir. Bet kā, piemēram, treniņos tas izskatās? Vai atšķirās raušana, grūšana, trenējies tur kaut kā, piemēram, treniņa pirmajā daļā raušana vai grūšana? Jā, tehnika, viņš paliek tehniski, viņš sāka saprast, ko no viņa grib. Tehniski saprot, un tas ir katram sporta veidiem. Pirmais gads vienkārši nezināja, kā stāvēt, kā likt, kā to, kā šito. Nu, tur neko nesaprot. Pēc tam jau muskuļi tev attīstās un attīstās tie muskuļi, kas ir vajadzīgs. Nu, un tāpēc arī saku, tu vieglāk tas viss paliek. Tagad sāk meitenes. Jā, tātad meitenes tūlīt mums sāks. Viņam ir cits stieņas, viņš ir tievāks, viņš ir 15 kg. No, te startēs mums no Saldus. Mums no Saldus, Daugavpils, Ludzas un Ventspils, jā, 4 dalībnieki. Mums neizdevās
Olimpiskajā komitejā izmainīt likumus, ka ir vēl viena meitene, viņa ir dobelnieka, bet mēs viņu trenējām Ventspilī, bet viņa ir dobelniecā. Nu, un viņai te būtu, viņai cik tur 14 liekas gadi, viņa pa gadiem nenāk. Pēc nolikuma nedara, jā? Nedrīkst, nu, Jā. Viņa tagad bija Polijā 64, man liekas, izrāva un 83 izgrūdā svara kategorijā līdz 48. Tas ir, mēs viņu gatavojam, es domāju, ka viņa vēl patrenēsies viņa līdz 17 gadiem. Šogad varbūt viņa izdosies iekļaut trīniekā Eiropā. Mēs viņu gatavojam. Tāpēc viņa te arī būtu ļoti, ļoti laba. Bet likuma viņa situācija tāda, ka mūsu federācijā oficiālā nestrādā, tāpēc, ka mums Latvijā ir divas federācijas. No viena oficiāla viņa nestrādā. Mēs, kad tie, kas strādā, mēs nevaram izmainīt. Tāpēc, ka mēs neesam oficiāli. Mēs nevaram oficiāli uzrakstīt jaunu likumu. Mēs nevaram. Mēs esam klubs, mēs neesam federācija. Tā mēs gribējām bišķiņ izmainīt nolikumu, ka apmēram var startēt tādos sacensībās, ja tev ir tāds rezultāts. Ne par gadiem, bet ir rezultāti. Tāpēc, ka Olimpiskās spēlēs tas Sulimana Aglī, kas vinēja 4 olimpiādas un uz 5 viņam neizdevās. Viņš pirmo olimpiādu vinēja 15 gadu viņam bija. Viņš bija ļoti spēcīgs un vienkārši ļoti spēcīgs, talantīgs, spēcīgs. Viņš tad vinēja vēl pa Bulgāru, viņš tad bija. Un viņam bija, nezinu, kas tur oficiāli viņam nedrīkst startēt, bet kaut kā viņi tur sarunājām. Pagāja višiņi. Skatāmies, Linda Sprūža arī veiks savu pirmo mēģinājumu. Un pirmais mēģinājums Lindai, skatīsimies, kā viņa klāsies. Redzam, ka Žanna Matvijuka no Saldus veiksmīgi tika galā ar savu pirmo mēģinājumu. Tagad arī Linda Sprūža 40 kg svara stieni ceļ un mēģinājums arī tiek ieskaitīts. Pirmais mēģinājums un Lindai tas ir arī veiksmīgs un 40 kg ir pievarēti. Skatīsimies, kādus svarus tagad pieteiks pārējās dalībnieces un viņu treneri. Rebeka Koha vismaz pagaidām ir pieteikusi 75 kg svaru, tā ka tik drīz mēs viņu neredzēsim. Tagad Žanna Matvijuka. Otrais mēģinājums viņai būs un 40 kg svara stieni viņa mēģinās pacelt. Tātad Žanai tomēr 37 pirmā mēģinājumā, tagad 40 kg mēģinās viņa pacelt. Visnotaļ pārliecinoši tiek galā ar šo svaru Žana Matvijuka, tā ka viņam turpina sacensības. Otrais mēģinājums 40 kg pievarēt, sāka viņa ar 37, lai arī sākotnēji pieteica 35, tomēr par 2 kg palielināja savu svaru un tagad tika galā ar 40. Un skatīsimies Linda Sprūža, cik šoreiz cels Linda. Pirmā mēģinājumā 40 viņa pacēla. Un vēl arī, protams, Aļese Babuškina no Daugavpils ir pieteikta. Viņai pirmais svars, vismaz pieteiktais pagaidām ir 50 kg. Bet mēs gaidīsim, cik tad cels Linda Sprūža no Ludzas novada. Tu jau tā skatos tāds spečuks, jau tā sportā uzreiz piefiksē, kas, ko, kāpēc. Nav pirmā reize. Basketbolā arī tur runās, tas uzvārdi, vai tev arī tas sarakstīņš būs tās? Man arī būs sarakstīņš. Ja? Vai tu tikai te parunāsi un visiem? Jā, šodien manā plānā ir tikai svarcošana, bet LMT straumē šodien vesela diena, dažādi sporta veidi un skatīsimies. Jā, es saku, labi, es neko nesaku par tiem maziņiem svariem, jā, viss ir kārtībā, bet dažreiz es saku, mums svarcelšanā smuki skatīties, ka ceļš vēl svaru, kad viņš locās. Jā, bet maziņā, neko, es nesaku, kā ir, tā ir, nekas traks jau nav tāds. Bet, kad stienis locas, tas ir skaisti. Es biju no tiem svarcelēm, kam izdevās viņu salocīt pa bišķi, bet es nebiju no tiem svarcelēm, kam izdevās viņu salauzt. Mums viena zālē puika bija tiešām treniņā smieklīgi. Viņš kā nometas, tad viņš pārplis uz pusēm. Es saku, es trenējos zālē 30 gadiem. Tu atnāci pa gadu mums salauzt. Es 30 gados nevarēju, tu pa gadu salauzt.
Es atceros pirmās sacensības, ko redzēju dzīvē svarcošanas. Man patika nevis tieši smagie svari, bet tieši otrādi bērni, kuri cīnījās. Nu, tur bija tik maziņu bērnu un viņu sejas izteiksmes, kad viņi cēla to stieni. Nu, tur varēja iespaidīgi skatīties uz viņu. Tā arī kļūdiņa ir tādā, kā neizturēja. Tas ir visiem svarcēniem kļūdiņa, ka neizturēja tas leņķis, jo, ja mums runāt Latviju, kā saka, ne latviešu, bet profesionālu valodā, neizturēja leņķi un bāza sev galvu uz priekšu, un tāpēc tas notika. Bet, nu, kļūda arī visiem, ja mēs paskatīsimies, tas ir pasaulē, visiem ir tas kļūdas, kad iet uz maksimālu svāru, tas kļūdas ļoti reti viņus var nedarīt. Nu, dažreiz arī iznāk, bet ne. Mums arī Ribeka, ka tagad startēja pasaulās Ritvaru Suharevu, tas arī ir Suharev startēs. Un arī Ritvaram ir tāda bišķiņa kļūdiņa. Varbūt viens treneris, bet viņam ir tāda maziņa kļūdiņa. Ribeka ir tāda maziņa kļūdiņa. Un arī Ritvaras raušanā viņam neizdevās. Bišķiņ viņš tāds. Ribeka grūšanas viņam neizdevās. Tā arī tāds kļūdas. Bet viņas nav tur kaut kāda tehniskas, viņa tāds bišķiņ tāds spēka. Jā, tā kā kļūdas ir visu laiku. Jūs, kad analizējat kļūdas, jūs vairāk izmantojat mutiski, vai jūs visu laiku ar video palīdzību rādāt tās kļūdas? Saprotu, viņi paši sev filmē, mums jau, saprotu, ir tāda situācija, kad viņam saku, viņš nesaprot. Bet viņam skaidro, viņš nesaprot. Paskaties. Ja parāda video, tad saprot. Tad viņam var apskaidrot, kur tā kļūda, kāpēc viņš tā. Nu, dažreiz tehniskās kļūdas dažreiz notiek no spēka. Nav spēka, viņš izdarīja. No, tāpēc tad labi, tad vajag pielabot to, un tad, nu, tas būs savādāk tas kļūdas. No, un šoreiz Ritvaram arī bišķiņ spēku pietruka, un Ribeka bišķiņ spēku pietruka. Un tāpēc, nu, tā arī notika tas kļūdiņas. Bet tādas, ka teika ļoti tāds liels kļūdas, no tur nezinu. Nē, tā nav, tik traki jau nebija. Kad mēs gaidām Lindu Spružu, tagad 50 kg svars ir pieteikts viņai. Ekrānos redzam arī Rebeku Kohlu, kā viņa gatavojas. Nu, drīzumā arī viņai sāksies šīs sacensības. Skaidrs, ka Rebekai vienīgais, kas ar viņu var gadīties, kā tev, Viktor, gadījās, ka parakstījies par medaļu un galā nepacels nekas cits. Te Rebekai skaidrs, ka netraucēs uzvarēt, bet, nu, mēs redzēsim nedaudz vēlāk. Šobrīd mēs gaidām. Es saku, kad man tur taisīju raušu, man cilvēki nāka apsveikt. Es saku, nevajag, vēl darbs nav beidzās. Vajag apsveikt, ka darbs beidzās. Nu, tāds, kad es biju sportis, es tāds neteikšu, ka ļoti maiticīgs biju, bet, nu, tāds minimāli bija, ļoti minimāli bija. Es negribēju to, lai tā nāk klāt kaut kas, tāpēc, ka darbs vēl ir darbs, un viņš ir liels, tāpēc, saku, es tāds biju. Neteikšu, ka baigi kaut, bet, nu, tā, nevajag pātri to visu darīt. Nu, sportisti visumā ir ļoti maiticīgi, praktiski visos sporta veidos. Kāds teiks, ka nedrīkst mani bildēt pirms sacensībām, kāds teiks, ka nedrīkst taistīt manas tur krosinas un tā tālāk. Nu, jā, es agrāk arī to darīju visu. To nedziru, matus negriezu, nagus negriezu, tur nemazgāju uz to. Pēc tam vienreiz es visu izdarīju pareizi. Matus negriezu, nagus negriezu, tur nemazgāju. Un tas nepalīdzēja? Tas tiešām tā nepalīdzēja mēs tam. Ja nav spēka, nekas tam nav. Ja ir spēks, значит ir spēks. Un tāpēc es tavs mainīcīju visu. Matus griezu, vārdu dzinu nost. Visu tāds gāju, mēģināju gāt skaisti. Nu, cik skaisti es biju? Esmu 50 kg, nu tik es biju skaisti. Liesia Babuškina mūsu ekrānos Daugavpils Svarcēlē neizdevās viņai pacelt 47 kg, bet izdodas pacelt 50 kg Aliesijai, un tas ir labs pieteikums uz otro vietu Aliesijai. Skaidrs, ka Rebeka galvenā kandidāta uz uzvaru, bet nu vēl Linda Spruža, viņai vēl trešais mēģinājums. Trešajā mēģinājumā viņai arī tie paši 50 kg. 1 minūte laika ir tāda dalībniekiem pēc viņa izsaukšanas, un Linda Spruža tagad arī dodas pie svara stieņa, un skatīsimies, vai izdosies viņai pacelt 50 kg. Sāka viņa ar 40 kg pacelšanu, tad 50 nepacēla, un tagad pēdējais mēģinājums Lindai. Un skatīsimies, vai izdosies Ludzas novada sportistiem tik galā ar 50 kg svara stieni. Nē, tehnika viņi izmainīs tiešām, kad es biju gadu atpakaļ viņam sacensībos. Es saku, mēs jau bijām strīdēšanas, bija.
tagad es ar tiem visiem treneriem mēģinu atrast kopīgu valodu un braucu uz sacensībām. Gadu atpakaļ, protams, bija tik biesnīga tehnika, tagad es skatos, viņi tiešām labāk palika. Nu, cik laba, bet nekās labāk jau ir. Cik kopumā sieviešu piedalās svarcelšanā, cik nāk uz tiem treniņiem, jo nekas daudz par sieviešu svarcelšanu Latvijā principā nav dzirdams, atskatot Rebeku. Viņas nav tik daudz. Latvijā vispār viņas ļoti maz, cik jūs skaties, te 4 cilvēki. Bet tā arī bija normatīvi speciāli, tā bija tā, ka vienkārši kaut ko, ka bija speciāli normatīvi, lai atļautu startēt. Un Arturam ļoti smagi bija tikt uz olimpiādu. Meitenēm apmēram cik tie bija. Protams, tas nav tā. Haļava te nekur. Uz olimpiādu haļava vispār nekāda neizlīd. Bet tāpat bišķiņ vieglāk ir meitenēm. Tāpēc, ka viņam mazāk konkurence. Bet Ribekai kategorijās tur ir cīnieši kaut ko līdz 60 kategorijām, tur vispār bez variantiem. Tur viņi tik spēcīgi, tur vispār bez variantiem. Ja apmēram, ja mums būtu Ribeka kaut kur 70 svar, mēs varam pateikt, jā, молодец, viņai būtu vieglāk uz olimpiādu tikt. Tiem maziņiem svariem, viņai tik smagi tas tiktu, tiešām ļoti smagi viņai tikt. Un Eļeisa Babuškina tiek galā ar šo svaru un apsveicam, Eļeisa būs viņa otrā raušanā. 53 kg viņai gala rezultāts tā raušanā un galā diezgan pārliecinoši arī otrā pozīcija viņai būs un tūlīt mēs redzēsim darbībā arī Rebeku Kohu. Viktor, kāds tagad gatavošanās process būs Rebekai pirms Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm? Viņa, man liekas, 4. pirmdien jau lido uz Itāliju. Viņi lido ar Itvaru Suharevs, Ribeka un Artūrs. Tāpēc, ka nevar mājās sagatavoties. Tiešām nav iespējams. Es kad savā laikā, kad es biju diskvalificēts, ar to naudu bija ļoti bīstami un viņas gandrīz nebija. Es dzīvoju 4 km no Dobeles speciāli. Kas tas ir? Bet mājās nedzīvoju. Vienkārši pieejas paskatīsimies. Pirmais mēģinājums tātad Rebekai. 75 kg bija pieteikti. Jā, man liekas, bišķi vairāk tā. Ļoti pārliecinoši. Jā, ir kļūdiņas, nekas kļūdiņas ir visu laiku, tāpēc nekas traks vēl nav tāds. Sporta, saproti, kāpēc vajag aizbraukt uz sportu nometni visu laiku? Sporta nometni ir tava funkcija kāda? Gulēt, ēst un trenēties. Un reāli neko. Gulēt, ēst, trenēties. Mājās tāpat visu laiku kaut kādas ir kustības. Vienalga kāds, bet viņas ir. Tu neko nevar izdarīt. Un es, kad man tiešām bija ar finansēm ļoti smaga situācija, es trenēju 4 km no Dobeles, kur es dzīvoju, 4 km. Kas tas ir? Bet tas ir. Es kā aizbraucu uz turieni, un все, 4 km uz pilsētu nevaru tikt, jo sēžu tur. Tā katru dienu braukāju 2 reizes dienā speciāli, lai varētu trenēt. Tāpēc arī sporta nometnes viņi vajadzīgi. Jā, protams, ka mājās varbūt aizbraukt uz 2-3 dienām, bet faktiski visu laiku jābūt sportam. Tagad uz olimpiāda mums te palika īstenībā mēs no 31. jūlijā braucam jau uz Rio. Jau lidojam. Un tāpēc te mēnesis var jau sagatavoties tie kļūdi, kas viņiem bija izdarīta pasaulē tagad, mēs pa mēnesi viņu izlabosim. Viņas nav lielas, tur ir vairāk varbūt tādas kā fiziskas, tur minimāli viņi vajag izlabot. Tūlīt. Skatāmies Rebekas otrais piegājiens. Arī šoreiz ļoti pārliecinoši. Rebeka apliecina savu klasi bez jebkādām pūlēm, tiek galā arī ar otro pieteikto svaru. Jā, viņi tagad gāja 92 izrauti, te ir, cik viņi tur pacēl 80. 80. Jā, 83 pacēl, tas nav, bet īstenībā viņa, ja skaitīties, ka viņa nostartēja 4-5 dienas vai cik tad, kad viņa nedēļa atpakaļ nostartēja un uzreiz te nostartēt,
Nu, tas ir smagi. Es pats atceros, ka es startēju Bundeslīgā, pēc tam Polijas līgā, un dažreiz pēc Eiropas es uzreiz pēc nedēļas braucu uz Polijas, pēc tam uz Vāciju. Nu, ir smagi. Ja tev iedod atpūsties, tad jā. Un mūsiem tas Varcelēm ne Dobelnieki un Ventspilnieki, Daugavpils arī tā, bet citiem dažreiz nostartē. Es saku, mums vajag uz turnīru aizbraukt, brauciet. Nē, vajag atpūsties. Musējai vперед aiziet. Все, viss aiziet strādā. Un tagad arī Ribeka nostartē. Tev vajag arī nostartēt tādu rezultātu. Все, viss, jā. Vajag tādu. Tā arī jābūt dzīvē. Tā ir jābūt sportā, ne tikai svarcelšanā, bet arī vispār sportā. Ja treneris saka, vajag, значит jā, un tev vajag tā saņemties, lai tev tas izdosies. Nevar savādāk, vienkārši nedrīkst. 83 kg ir Rebekai, tātad pēdējais viņas piegājiens ir raušanā, 80 kg jau viņai ir pacelti. Skatāmies, vai izdosies pacelt 83 kg. Un pārliecināt, ka Rebeka tiek galā arī ar 83. Jā. Es saku, tev vajag ļoti, treneram vajag uzteicīties, tāpēc saku, man bija, kad es cēlu, man nebija vispār treneram neko neteicis. Viņš saka, Viktor vajag, tāpēc vajag jāuzticās treneru visu laiku. Tāpēc es visu laiku saku, treneris tas ir otrais tētis. Ja tu saviem vecākiem neuzticies, tad viss ar kādam uzticēties. Tāpēc man ir ļoti tā situācija tāda. Jābūt malīs pārtraukums 10 minūtes, ne? Tad redzēsim, jā, tā traušana ir oficiāli noslēgusies, būs tāda grūšana.